Aicināšu tādā ļoti jaukā vizualizācijā. Uzskaņojieties uz to, atrodiet laiku, iespēju, vietu un ļoti lēnām sāciet elpot sevī, sajūtot, kā ielpa dot iespēju piepildīties ar kaut ko jaunu, izelpa dot iespēju palaist kaut ko, kas jau šobrīd nav saistoši. Izelpoju stresu vai bažas vai raizes. Un šādi elpojot ļoti lēnām nonāku savā vēdera lejasdaļā, piepildot vēderu ar gaisu kā balonu. Elpoju ar pašu vēdera apakšu, ieelpa ļoti gara caur degunu, izelpa gara caur muti un izelpojot netaisām tūtiņu, bet ļaujam gaisam brīvi plūst cauri balsenei. Jā, ļoti labi. Var arī izpūst ar skaņu. Tas iedod ķermenim vēl lielāku iespējamību atbrīvoties. Šādi pēlpojam vēderā tik ilgi, cik šobrīd ir nepieciešams. Elpojam. Tagad aicināšu mazā ceļojumā, un lai šajā ceļojumā nokļūtu, palūdziet savai zemapziņai, lai viņi jūs aizved uz kādu bērnības ainiņu, kurā jūs esat sajūties nepiederīgs vai nedroši, vai esat apšaubījis, ka jūs esat vajadzīgs. Tagad nedomājiet ar prātu, kas tas varētu būt, bet iesēdieties tādā foršā pūslī, kā akvaparkā, un tagad mēs pa šo pūsli slīdam lejā. Slīdam un slīdam, un slīdam un slīdam, un slīdam, 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 līdz ieslīdam kaut kādā ainiņā, tā var būt bērnība vai jaunība. Atļaujiet savai zemapziņai parādīt kaut ko, un šobrīd neanalizējiet, vai tam ir sakars. Ļaujiet sevi ieraudzīt tajā. Tā ir ainiņa, kurā esat jūs, kur apkārt iespējams ir cilvēki, varbūt arī nav cilvēki. Tā kā jūs redzat šo sevi pagātnē, mēģiniet saprast, kā šis cilvēks jūtas. Vai viņš jūtas nobijies, vai nedrošs, vai nepiederīgs, vai nobijies, vai atstumts, vai liekas, otršķirīgs. Varbūt viņš negrib dzīvot, varbūt viņam liekas, ka citus mīl vairāk, vai viņš ir nepietiekami skaists, gudrs, labs. Jā. Un šobrīd, kad jūs sapratāt, kā viņš jūtas, mēģiniet saprast, kurā ķermeņa daļā šī sajūta dzīvo. Tā sajūta jums šobrīd fiziski liks par sevi manīt, vai nu jūs sajutīsiet spiedienu, kņudoņu, smagumu, kaut kādu tirpoņu. Varbūt jūs vienkārši redzat, varbūt jūs jūtat. Ieskatieties šajā vietā ķermenī un ieraugiet, kā šī sajūta izskatās pēc kāda priekšmeta, pēc kāda veidojuma, pēc kādas krāsas vai kas tas varētu būt. Un ja jūs neredzat, mēģiniet iztēloties, ja es redzētu, ko es tur redzētu. Jūs tur varat ieraudzīt jebko, un tā kā jūs to ieraugāt, mūsu mērķis to ir izcelt uz āru. Ja jūs to varat izdarīt ar roku, izceliet ar roku. Ja neizdodas ar roku, jūs varat pielietot kaut kādus instrumentus, piemēram, putekļu sūcu, ar kuru izsūkt, vai kaut kādu dakšiņu, piemēram, vai kaut kādu sietu, āmuru, vienalga. Pamēģiniet izdabūt šo veidojumu no sava ķermeņa tādā veidā, ka viņš nonāk ārpus fiziskā ķermeņa, un jūs to novietojat savu blakus. Ja vēl aizvien nesanāk, sauciet palīgā savus draugus, garīgos pavadoņus, eņģeļus, senčus. Un ļoti lēnām ļaujiet sev to izcelt. Jā. Un tagad, kad izceļat, iztēlojieties, ka jūs tajā vecumā uzkāpjat kaut kur augstāk, piemēram, uz kaut kāda akmens vai paaugstinājumu, rokās turot to priekšmetu, ko jūs izvilkāt. Un tagad vērsieties pie cilvēkiem, kas tur ir iesaistīti. Sakiet viņiem, ka jūs esat ļoti pateicīgs viņiem par to, ka
viņi jums šo mācību ļāva iziet. Taču šodien es esmu gatavs no šī te svešķermeņa atbrīvoties, jo mana pieredze ļauj šobrīd dzīvot vieglāk. Es gribu arī ļaut enerģijām caur manu pirmo centru plūst vieglāk. Līdz ar to es atdodu šo sajūtu jums atpakaļ. Jūs manī to izraisījāt, vai jūsu dēļ es tā sajūtos. Tagad sajūtiet, vai nu jūs atdodat viņiem atpakaļ, ja tā ir viņu sajūta. Ja tā ir jūsu sajūta, tad iemetiet to kaut kur ugunskurā vai kaut kādā lavā, kas turpat blakus parādās, varbūt kādā bezdibenī. Ja tie ir cilvēki, sakiet viņiem, ka paldies, man nevajag tavu sajūtu. Tā ir tava nedrošība, tā nav manējā. Un nesatraucieties, šie cilvēki pilnīgi noteikti tiks galā ar savu sajūtu, viņu dvēseli pazīs šo sajūtu, viņu dvēseles uzdevums ir ar to pašiem tikt galā. Un tajā brīdī, kad jūs šo sajūtu atdevāt, pastiepiet uz priekšu plaukstu un ļaujiet plaukstā iegulties kaut kam jaunam. Tas ir jūsu resurs, jūsu dāvana. Un tajā parādās kaut kas citādāks, skaists vai gaišs. Puķīte tur, varbūt putna spalviņa, varbūt zāriņš vai sirsniņa akmentiņš, jebkas, kas jums tur rādās, ir īstais ābolīts. Un tas ir jūsu jaunais resurs. Mēģiniet nosaukt to vārdā, kas tā ir pa sajūtu. Varbūt tas ir maigums, varbūt tā ir drošība, varbūt tā ir atļauj sev būt. Varbūt tā ir sajūta, ka es esmu pietiekami labs, varbūt tā ir sajūta, ka es esmu piedevis. Un ielieciet to sajūtu tur, no kurienes jūs izvilkāt to destruktīvo priekšmetu. Un tagad ļaujiet jaunās sajūtas vibrācijām ieplūst ķermenī. Ieraugiet, kā tas notiek, kā piepildās lauks ap to un plešās vēl tālāk, piepildot katru šūniņu līdz pat ātomam. Ieraugiet, kā viss ķermenis un kā visi pārējie ķermeņi, jūsu smalkie ķermeņi piepildās ar šo sajūtu. Pildieties šobrīd tik ilgi, cik ir nepieciešams. Ļaujiet sev pārpildīties ar jaunatgūto sevis daļu. To daļu, ko es nozaudēju bērnībā vai jaunībā, es šodien sev atgriežu. Es ļauju sev nonākt tās vibrācijās, tās sajūtās. Nepieciešams šajā vietā var uzlikt pauzīti. Sapildīties tik, cik nepieciešams. Tagad vēl aiziesim pie mazās meitenītes vai mazā puisīša, ko jūs tur redzējāt sākumā. Un pārrakstiet to scenāriju citādāk. Izdariet tā, ka viņš dabū to, ko viņš gribēja, vai ar viņu sāk draudzēties, vai viņu tur samīļo, vai viņam kaut ko uzdāvina, vai viņu tur paliela. Iedodiet viņam to, kas viņam trūka pirmajā ainiņā. Piepildiet to dzīvi ar kaut ko citu. Pārrakstiet šo scenāriju gluži kā režisori. Aizejiet uz to ainiņu un pārrakstiet to situāciju. Ieraugiet, ka šis te bērniņš vai šis te jaunietis piedzīvo citu pieredzi un sajūtas citādāk. Jā, ļoti labi. Paesiet arī tajā, pamēģiniet noenkurot šo jauno pieredzi. Pasakiet viņam to, ko gribat pateikt. Tas var būt afirmāciju veidā, iedrošināt šo cilvēku, samīļot viņu, vai izdarīt to, ko viņš visvairāk būtu tajā brīdī gribējis. Jā, ļoti labi. Un aizsūtiet daļu šīs enerģijas uz savu pamatnīti. Ieraugiet, kā jūsu pirmā čakra piepildās ar kaut kādu apmierinājumu, ar drošību, ar paļāvību, ar ticību, ka es esmu šai pasaulē vajadzīgs. Ļoti labi. Burvīgi.